konkrētāk jau izstāstīšu, kas tā reklāmas aģentūra ir, kādi cilvēki tur strādā, kādas ir tās profesijas, kuras tur iekšā ir un ko katra dara. Dažādas tēmas. Un, protams, pateikšu par ko klienti maksā. Klienti maksā par rezultātu. Par reklāmu, kāpēc reklāma vispār ir vajadzīga, lai tu pārdotu kaut ko, vai ne? Un ja tu taisi foršas reklāmas, bet gala rezultātā neviens tev preci nepērk, tad no tās reklāmas nekāda jēga nav. Tāpēc klients maksā par to, ka tu palīdzi viņam pārdot vairāk. Un ja tu to palīdzi izdarīt foršā veidā, tad gan tev ir interesants darbs, vai ne? Un tev maksā par to, ka tu dari kaut ko. Izstāstīšu, kādi cilvēki vispār strādā reklāmas aģentūrā. Reklāmas aģentūrā tur nav tikai tādi, kas tur, zīmē reklāmas vai filmē kaut kāds videos vai kaut ko tādu dara. Tad reklāmas aģentūra tā, sastāv no tādām vairākām daļām. Teiksim, ir cilvēki, kuri nodarbojas ar ideju ģenerēšanu, tie tādi stratēģi, kas domā par to, kā tas viss varētu izskatīties tā reklāma kopumā, kā mēs to ideju, teiksim, tā lielos vilcienos izveidojam. Vai mēs varam iet caur kādu piemēru? Tā kā, piemēram, jā, mēs droši vien to varam. Varbūt tās caur to, un tad, ko dara katrs vai, Jā, mēs tad pirms šī pasākuma runājām. Jā, varbūt nē, tad caur citu piemēru mēs iziesim. Tas, ar ko mēs ilgus gadus esam strādājuši, tad Svetbank jauniešu programma Open, jūs droši vien arī esat dzirdējuši. Un mēs bijām ar viņiem pašā pirmsākumā, tad, kad vispār tā programma tika tapa radīta. Un tāpēc es tur zinu pilnīgi visu par to. Un, ja mēs skatāmies caur šo piemēru, tad, teiksim, stratēģis ir tas, kurš izdomā, viņš zina, ka, teiksim, jaunieši ir bankas prioritāte, ja, banka grib pārdot kaut kādus pakalpojumus jauniešiem, un tad stratēģiskais plānotājs izdomā, kas būs tie teiksim, produkti un kā viņi būs iepakoti. Teiksim, viņš izdomā, būs kartes, ja jauniešiem, tad tur būs kaut kādi, es nezinu, mēs sponsorēsim pasākumus, mēs, ko vēl darīsim? Mēs tur nodrukāsim kaut kādas bukletiņus, vai ne? Tur būs visādas balvas, konkursi un tā tālāk. Viņš izdomā tos elementus, kā sastāvēs viss tā kampaņa kopumā. Tad ir cilvēki, kurus sauc par projektu vadītājiem. Un projektu vadītāji ir tie, kas šo te reklāmu devēju vēlmes, ja, nodot tālāk tiem radošajiem cilvēkiem, kuri tās reklāmas vai zīmē vai veido kaut kādā veidā. Projektu vadītājs ir tā kā saiknis starp to reklāmdevēju un starp tiem radošajiem cilvēkiem, kuri beigās rada to klipu vai to plakātu vai vienalga. Un es pateikšu, tas projektu vadītāja darbs, tas ir pats nepateicīgākais. Jo no vienas puses tevi sit klients, no otras puses tevi sit paši kolēģi, radošie, kuri nesaprot to, kāpēc klients to nesaprot. Projektu vadītāja darbs ir ļoti, ļoti interesants. Un kas ir interesanti, ka projektu vadītājs lielākoties ir meitenes. Un es pieļauju, ka tas ir tāpēc, ka aģentūrai var būt arī vairāk klienti, ne tikai viens. Un meitenēm ir tāda unikāla spēja vienlaicīgi domāt par daudzām lietām. Savukārt pretējā dzimuma pārstāvjiem, kā jūs zināt, ir ļoti lieliski spēja koncentrēties uz kaut ko vienu. Tas bija vairāk tie radošie direktori, tie stratēģi. Jā. Tāpēc arī, ja jūs paskatieties, teiksim, kas ir reklāmas nozarē, tādas sejas pazīstamākie cilvēki, jūs varat nosaukt kaut vienu sievieti, es laikam neatceros. Bet vīrieši nosauc vai mēs? Vīrieši, stenzinieks, visi taču zina, vai ne? Mārtiņš Ķibilds, ja, ir dzirdēts varbūt, kas mums vēl ir pazīstamāk. Vienalga, ja, bet lielos vilcienos tā ir, jā, ka vīrieši vairāk ir tādi tā kā sejas, tā kā stratēģi, bet meitenes ir vairāk tās, kuras tur ņemās un dara visu. Projektu vadītāji, ja, tas ir, tad nākamā cilvēku grupa ir es viņus sauktu par radošajiem, ja, kā viņus dēvē, tie ir mākslinieki, jeb filmētāji,
skaitā, jā. Nē, varbūt viņus vēl varam sadalīt sīkāk, ir, teiksim, ir tādi tie mākslinieki, kuri izdomā to ideju, kā, teiksim, to, ko stratēģis izdomājis tos klucīšus, viņš atkal, tas mākslinieks saliek tos klucīšus uz papīra, viņš uzzīmē, kā tā ideja reāli izskatās, vai ne? Ja tas stratēģis ir izdomājis, ok, vajag mums tagad jauniešiem speciāli dizainu kaut kādu maksājumu karti, tad tas mākslinieks, viņš to karti uzzīmē. Nu, klausoties to, ko tas stratēģiskais plānotājs viņam ir izstāstījis. Savukārt projektu vadītājs tad aiznes to zīmējumu uz banku un saka, kādu foršu zīmējumu mēs uztaisījām. Noklausās, ko banka saka, kaut kādus komentārus, atnāk atpakaļ izstāsta mākslinieku, un mākslinieks tur izlabo kaut ko. Projektu vadītājs atkal aiznes uz banku parādu. No šī tāds apmēram notiek. Tā ļoti vienkārši. Patiesībā tas ir daudz sarežģītāk un interesantāk, bet nu, tas varbūt tā, lai jūs saprastu, apmēram, ko kurš dara. Nu jā, un tad ir maketētāji, jeb cilvēki, kuri to mākslinieku uzzīmē to ideju, nu, teiksim, uztaisa dažādos izmēros, dažādos formātos, pielāgo viņu tur, nezinu, kaut kādam bukletam vai flyierim vai internetam vienalga. Bet principā tie visi ir radošie cilvēki, arī maketētājs, ja maketētājs ir no kādu izglītību aizmugurē, ja vienkārši viņš pašmācības ceļā to atpūs. Tas vienkārši amata pratējs, ja tas arī ir radošais cilvēks? Nu, principā viņš ir amata pratējs. Ja maketētājs un mākslinieks, nu, viņam it kā prasās kaut kāda speciāla izglītība, nu, tīri kā darboties ar kaut kādiem grafiskajām programmām, ja, nu, kur var visu kaut ko zīmēt, tad varbūt šiem projektu vadītājiem vairāk prasās tādu zināšanas mārketingā arī un tīri tādā projektu vadībā, nu, organizatoriskās puses, ļoti, precīzi, jā. Bet kas ir baigi forši, ka visi šie cilvēki kopumā, viņi ir tajā aģentūrā iekšā un tajā brīdī, kad tiek ģenerētas kaut kādas idejas, kad tiek domāts par kaut kādiem, nezinu, jaunām reklāmām un reklāmas kampaņām, tad viņi visi to, nu, lielākoties dara kopā. Un tās tie brainstorming vai prāta vētras vai tās sapulces, tas ir viens no tiem interesantākajiem vispār procesiem, kāpēc šajā darbā ir tik forši strādāt. Ka, nu, patiesībā ir nenormāli jautri. Divas lietas tiem, kas vispār domā kaut ko par reklāmu. Noskatieties filmu, ko vēlas sievietes. Tā viņa sauc. Nē, tā viņa sauc. Ko vēlas sievietes, jā. Un otra lieta, izlasiet grāmatu 14,99 €. Ja? Tā viņa saucās. Autors ir tāds Beidbegers, Frederiks Beidbegers. Ļoti interesants ieskats šajā te nozarē. Patiesībā varbūt nedaudz pārspīlēts. Nu, ārzemēs tas ir drusku trakāk, bet arī pie mums tas ir ļoti, ļoti interesanti. Vēl viena profesija, iekš reklāmas aģentūras, par ko es nepateicu, kas ir tekstu autors, kas ir cilvēks, kurš izdomā reklāmā tekstus un raksta dažādas saukļus domā. Tad tā ir ļoti interesanta profesija patiesībā. Ārzemēs reklāmas aģentūrā šī ir visvairāk apmaksātā profesija, tāpēc, ka tas, ko tu pasaki, kā tu pasaki, tas ir drausmīgi svarīgi. Jo patiesībā tas, kas ir, ja tu strādā reklāmā, tad tas, kas tev ir jādara, tev obligāti ir jāstaigā pa visādiem tusiņiem, jāapmeklē visādi pasākumi, jābrauc pa pasauli un daudz jālasa, jārakņājas internetā, vienkārši tev ir jābūt lietas kursā par to, kas kaut kur visapkārt notiek, un bieži vien tās idejas, viņas, atnāk, ka, faktiski, nevienmēr tu viņas vienkārši izdomā no nulles, bieži vien tu iedvesmojies no kaut kā, ko tu esi jau redzējis kaut kā. Jā, varbūt, teiksim, viens no mīnusiem ir tas, ka tev ir tiešām tas darba laiks bieži vien ir diezgan neierobežots tādā ziņā, ka tam reklāmdevējam pēkšņi vajag kaut ko, un ļoti bieži tas ir pēdējā brīdī, kad viņam vajag, vai arī, parasti tas ir pēdējā brīdī. Un tad tev ir jāstrādā pa vakariem, citreiz pa sestdienām, svētdienām, jāuzklausa, varbūt dažreiz arī tādas, netik laimojoši izteicieni.